ieraudzīju tādu Latvijas laika inteliģences pārīti. Nu, tas bija ļoti laimīgi, viņi acis nepamirkšanājis, viņiem apgāja riņķī, uzņēma 3 kadrus, man pašai likās, ka izdevās. Un te pie Jēkaba baznīcas iznāca tāds mazs vīriņš, izrādās viņš bija tas, kurš uzvelk pulksteni reiz nedēļā, uzlika man vācu ķīveri galvā, kaut kāds zobens viņam bija, un tad viņš man ļāva uzkāpt augšā zvanu turnī, cik nu tālu es varu, un uzvilkt pulksteni. Un tad es no augšas uzņēmu Domlaukumu. Un te vēl Pētera baznīca vēl ar cepuri. Interesanti, ka tā, ka man bija tā izstāde 2002. Laikam gadā, tad Neputnā Inta Sarkans laikam viņa bija. Viņiem bija tāds mazs birojiņš blakus tai lielai izstāžu zālē, un viņi apskatījās izstādi, un viņi man saka, šī kundze ir bijusi Ulmaņa zobārste. Runas par mākslu vienkārši, es jau toreiz nezināju, ka ir tāda franču grupa, un ka viņi kursa biedra Lansman, un laikam ar Bruno man kāds pateica, jā, bet nu, viņi tur parasti turējās kopā, un tas viņi bija tāda atsevišķa vienība. Un man likās, ka es varēju tikai vērot, jo es biju ienācējis. Eva ir Freimans meita, bet toreiz tas arī nelikās tik svarīgi. Es tik atceros, ka mēs braucām uz Maskavas festivāliem, tur skatīties kino. Jo toreiz man likās, ka tas Latvijas mums tā likās, ka tā Latvijas mākslas filmas ir tādas stipri, nu, nav tas augstākais līmenis. Dokumentālās, jā, tās man ārkārtīgi patika, un tas kino bija lielisks, un man liekas, ka Lielties pilsētas bildē iespaidojoties gan no tā. Šeit ir tāda meitene Zinaņa Kūļina, ja, šitā, kas ir tāda neasa, bet tāda, nu, man liekas, tāda noskaņa. Krievu meitene, šitā ebreja meitene, mums vēl, piemēram, Tamāra Dobrova. Viņa var, nu, tur neviens nešķiroja tautības. Vienā brīdī mēs tur braucām pie viņas ciemos, viņa Jūrmalā dzīvoja. Un kaut ko mēs runājām, kā tu aicēji par politiku, un šausmīgi sanīdāmies. Viņi mūs tur apsaukāja un šķīrāmies kā naidnieki. Nu, tā kā mani atklāja, man bija izstāde tai mākslinieku mājā. Es viņu satīku uz ielas, un es viņu aicināju uz izstādes atklāšanu. Viņa teica, jā, paldies, viņa atsaucās, mani uzpazina, bet tai laikā viņa jau bija iestājusies pareizticīgo klosterī, vai es nezinu, tur Barona ielā, tur tuvāk pie Pērnavas ielas, tur ir tāds. Viņa bija pilnīgi aizgājis no visas laicīgās dzīves. Bija tāds viens puisis, ko visi mēs domājam, ka viņš ir stukačs šitīgs, un ka viņš ir tas, kas aiznes tās manas bildes kaut kur tur uz, kā māsa saka, tur milicijas bērnistabā, tur bija tavas bildes. Nu, Dievs viens zina, kurš viņas tur iedeva kādam. Jā. Tas ir tāpat kā tagad man blakus kaimiņi ir putinisti, bet nu, viņi tur dzīvo. Nu ko, nu? Es mierīgi dzīvoju savu dzīvi. Pateicoties māsai un brālim, kas bija pie Ligeras pantomīm, tad es aizgāju viņiem līdzi, jo man ļoti interesē, tikai es biju pārāk kautrīga, lai tur kaut kā ar ķermeni mācētu strādāt, vai ne? Man bija fotoaparāts, es biju pieķērusies tam kā tādam izteiksmes līdzeklim. Un tur es iepazinos gan ar Laimu, gan ar Gustu, gan ar Eiženu, gan ar, kas tur bija Modris Tenisons, tur bija Jānis Sīmanis, nu, varsot veselu kompāniju mākslinieku. Mēs daudz tikāmies, un tad tās runas par glezniecību, par literatūru, par kino, nu, tas viss jau kaut kā vieno. Un Laima bija, jā, protams, viņa bija ļoti talantīga, viņa bija ļoti skaista, plastiska, viņai bija tāds, es domāju, tāds traģiskās aktrises talants. Šitas, godīgi sakot, tas ir Eižena fotografēts. Mēs kopā strādājām vienu laiku pie ģeodēzistiem. Un tad mums bija tādi visādi objekti, un tad braucām Liepājā, mēs bijām vairākus mēnešus, tur kaut kādi uzmērījumi bija. Tur laikam tika
pirms būvēja kombinātu Lauma, tāda galantērijas Liepājas Velda ciemā. Tad tur bija jāuzmērī viss tā apkārtne, un mēs bijām vienā tādā brigādē ar reizēm. Nu, protams, ka es viņu nobildēju, un tad, acīm redzot, viņš ir man nobildējis arī. Jā. Es tur biju uzvedījusi tādu rūķi mici, un, bija labi kopā, un tad jau tu ļaujies, jā. Dace bija keramiķe. Man liekas, ka viņa beidz Lietišķos, un tur bija tāda sakarība, ka māsa aprecējās ar Vāri Rudzīti. Viņa aizbrauc dzīvot uz Limbažiem, un Dace atkal draudzējās ar tā Vara brāli. Viņa pat brauca uz armiju ciemos pie tā savu drauga, jo padomu laikā bija obligātā armija, kurā tur, kas mācīja, tad tas zāļojās un kaut kā sevi sakropļoja, lai neiet tai Krievu armijā, jo tur arī nebija nekāda medus maize. Tur daudz sakropļoja, bet viņa brauc ciemos pat pie savu puiši. Tas bija tā forši. Viņš vispār bija ļoti, ļoti gudrs. Viņš zināja poļu valodu viens. Viņu interesēja kino, viņš pats gribēja būt režisors, bet to viņš nerealizēja, bet toties viņš pēc gadiem izdeva savu nenocenzēto krājumu. Viņš, starp citu, arī bija tā Rīgas pantomīmā un arī brīnišķīgi. Viņi ļoti bieži bija etīdes kopā ar Laimu viņam. Tad viņi bija tādi fantastisks pāris. Vecot, kas ir brālis? Brālis arī bija pantomīmā. Viņš vispār mācījās mūziku. Mūsu ģimenē mēs augām 4. Tad viņš bija tas, ko mamma bīdīja uz mūziku. Viņai pašai mūzika bija ļoti tuvu, viņai bija skaista balss. Viņš bija tai pantomīmā, un tas arī sākums, kā es nonācu šeit draugu pulkā. Tas ir Putnu dārzs, kur viņš te man ir uzņemts. Tā bija ideāla vieta, kur satikties. Vienkārši kāds ir brīvs, viņš atskrien no darba vai no lekcijām. Man liekas, viņš bija 2. kursā, ka, es nezinu, kaut kas nostrādāja ar kino. Viņš saslima, ka viņam vajag kino. Viņš tur stāstīja savus argumentus, bet tas bija briesmīgi, ka viņš pamet to mūziku, jo viņš bija ļoti muzikāls, apdāvināts. Viņam bija ārkārtīgi skaists tonis tam fagotam. Bet jā, viņš aizgāja par tādu operatoru, par gaismotāju palīgu, par gaismotāju operatoru asistentu televīzijā pie dokumentālām filmām, pie sižetiem. Šajā momentā viņš bija Jura Pudāna kopā un kaut kā man laimējās nobildēt pāris kadrus, kur viņš ar Juri ir un kur viņš viens pats. Bet viņš bija tik ļoti noslēgts un tāds savaldīgs. Man no viņa bija drusīgi bailes. Tur jau bija tādi mazi apaļi galdiņi un 3 vai cik mēs tur sēžam no sānes. Tas aparāts jau bija tāds antīkais, viņš ir tā kā kāpuriņi, tāda ermoški izbīdāms. Un mani nemaz neuztrauc. Es zināju, ka tas manas bildes svarīgas ir man, draugiem, kam es rādīju. Viņi mani novērtēja, un tāpēc viņš vienā mierā gulēja man tos 40 gadus. Kamēr pienāca moments, ka viņš kļuva interesants un vajadzīgs citiem. Par to es tikai, protams, priecājos.